Šogad norisināties pasaules čempionātam hokejā līdzutēju fanu teltī varēja vērot spēli Latvija-Kazahstāna. Bija sapulcējušies aptuveni 250 fani. Šeit ir tā atmosfēra, tas komandas gars, var kopā ar visiem faniem atbalstīt Latviju. Pagaidām spēle ļoti interesanti. Es ceru, ka mūsu uzvarēs. Kāpēc tieši izvēlēties hokeju skatīties šeit, nevis mājās? Es gribēju būt kopā ar Latvijas faniem, kuri ir Latvijas valsts patrioti, jo šeit ir kopā jautrāk tomēr. Fanu teltīs starp daudziem hokeja līdzutējiem emocijas sita augstu vilni, un ik pa laikam varēja dzirdēt skaļus un neatlaidīgus atbalsta saucienus. Vērojot spēli, neitrāls nebija neviens. Arī Latvijā palikušais Latvijas hokeja izlases spēlētājs Juris Upītis. Jūs vērojat spēli, bet pats tajā nepiedalāties. Kādas ir sajūtas? Sajūtas tādas interesantas, tur grūti izstāstīt, jums nav. Ir gan pozitīvs, gan negatīvs. Varbūt negatīvais tas, ka es reāli neesmu tur. Man tā kā atskaitīja. Bet pozitīvais to, ka es skaros, kā man draugi spēlē. Un vienkārši turīgši pa viņiem. Un kāds ir prognozes šai spēlē pret Kazahstānu Latvijai? Es domāju, es teicu jau 4-2. Tā bija mana prognoze. Labi, un tad kāds vispār kopumā ir prognozes par to, kurā vietā varētu ierindoties Latvijas izlase šajā pasaules čempionātā? Es gribētu, lai tiek ceturtdaļfinālā, bet es teikšu 9. Latvieši ir kā vienots veselums, un es uzskatu, tas arī padara visus cilvēkus vienotāks. Kopības sajūta, atbalsts, tas nodara gan šeit, gan arī, protams, izlasēji turnīrā.